Lai veiksmīgi un raiti reģistrētu īres līgumu zemesgrāmatā, ir nepieciešams sagatavot īres līgumu, zemesgrāmatas apliecību vai nodalījumu norakstu, kā arī īpašumu kadastra apzīmējumu. Tālāk mēs dodamies uz zemesgrāmatas mājaslapu un autorizējamies caur latviju.lv. Skaties, kā to darīt. Pie e-pakalpojumiem izvēlamies e-lūgumi. Vēlreiz e-lūgumi. Reģistrējam savus datus caur latviju.lv. Piekrītam noteikumiem un izvēlamies Smart ID. Autorizējoties zemesgrāmatas mājaslapā, mēs izvēlamies e-lūgumu, jauns e-lūgums un īres vai nomas tiesību nostiprināšanu. Tālāk seko detalizēta informācija, kā to darīt. Pie e-lūgumiem izvēlamies jauns e-lūgums. No piedāvātajām iespējām izvēlamies īres vai nomas tiesību nostiprināšanu. Tiek atvērta lūguma forma, kas ir jāizpilda. Atverot nostiprinājumu lūguma formu, jums ir jāievada informācija no noslēgtā īres līguma un informācija par pašu īpašumu. Svarīgi atcerēties, ka sagatavoto nostiprinājumu lūguma formu jums ir jāparaksta elektroniski. Dati, kas ir norādīti mūsu piemērā, ir informatīvi raksturi. Tātad, jāizvēlās zemesgrāmatas nodaļa pēc īpašuma atrašanās vietas. Pirmā L ir jāizpild par nekustamo īpašumu īpašnieku, jāspiež ir pievienot lūdzēju. Mēs esam jau to izdarījuši, tāpēc varam vaļā kā paraugu. Nepieciešams ir norādīt īpašnieka datus, adresi, telefonu numuru un e-pasta adresu un spiežam pogu pievienot. Otrā iedaļa tiek aizpildīta pār nekustamo īpašuma īrnieku vai nomnieku. Spiežam pievienot, ievadam nepieciešamos datus, norādam adreses, tālruņa numurus un spiežam pievienot. Nākamā aile ir jāizpilda par nekustamo īpašumu. Spiežam pievienot, atveram un vadam datus. Datus mēs atradīsim no sagatavotās zemesgrāmatas apliecības vai nodalījuma noraksta. Nostiprinājumu tiesību. Izvēlamies īre vai noma, līguma termiņu norādam mēnešos, aizpildam informāciju par pašu īpašumu, par ēkām, ja nepieciešams arī par zemi. Izmantojam kadastra apzīmējumu, ko iepriekš esam sagatavojuši. Papildus nosacījumos ir iespējams ievietot informāciju vai nosacījums, kas specifiski attiecās uz īpašumu. Nākamajā sadaļā izvēlamies veidu, kā vēlamies saņemt paziņojumu par īres vai nomas līgumu nostiprinājumu. Mūsu paraugā mēs izvēlamies elektronisko paziņojumu un neaizmirstam atzīmēt, ka piekrītam pieprasītos dokumentus saņemt elektroniski. Pievienoties dokumentos mums ir jāpievieno parakstītais īres vai nomas līgums. Dokumenta datnes. Spiežam pogu saglabāt. Tiek apstiprināta ievadītā informācija. Pēdējais solis izveidot formu, un šīs dokuments ir obligāti jāparaksta elektroniski. Parakstītais nostiprinājumu lūgums ir jāpievieno pie dokumentiem. Pievienojam elektroniski parakstīto dokumentu, aizpildam nepieciešamos laukus, spiežam pogu pabeigt. Un ir atlicis pēdējais solis iesniegt dokumentus zemesgrāmatā. Ceru, ka informācija bija noderīga un saprotama.